Man šausmīgi patīk grāmatas. Lai gan es viņas nelasu. Savās rakstos jūs rakstat grāmatas? Mums patīk kā priekšmetu, kā īpašums. Es ilgu laiku esmu slimojis ar tādu neveselīgu noslēdzi pirkt grāmatas. Dažkārt sastopu cilvēkus savā dzīvē, kuriem ir līdzīgi noslēdzi, un tur es jūtos atvieglots, ka es neesmu tāds vienīgais. Ivāns Džiliņģers arī ir līdzīgi tipu cilvēks, bet viņš drusku savādāk lieto grāmatas. Viņš viņus saka lasa cītīgi, aprīt. Viņš viņus pērk, tad paņem kaut kādu atvaļinājumus pāris nedēļām vai mēnesi, un tad izlasa par vairākām grāmatām dienā, un tad viņus praktiski izmet. Nu, arī viņas krājas kaut ko. Cik es zinu, viņš arī izdara piezīmes grāmatā, vairāk krāsas pilspalvām, atzīmē kaut kāds, pierakstot kaut ko. Bet, jā, es esmu daudz gadus dzīvojis tādā režīmā, ka es esmu katru mēnesi pircis grāmatas. Es pat esmu konstatējis, jā, tādu ļoti, es nezinu, slimīgu pazīmi, ka es, kā citi cilvēki, kad viņiem slikti, piemēram, iedzer vai ko vēl tu aiziet pie friziera. Nopērk drēbes. Nopērk drēbes, es aizies grāmatīgi, sapērkos grāmatas, un drēbes kaut kā paliek vieglāk. Un tad vienā brīdī, kad es konstatēju, ka mana dzīvokļa lielākajā istabā ir 2 sienas pilnas ar grāmatām. Nu tā, ka visas sienas ir plaukti un visas ir pilni, ka nav vietas. Tad es sapratu, ka tas ir tāds strucēts šeit. Kaut kas ir jābeidz pirkt. Un tas bija ļoti kaut kā. Kāpēc tu saproti, cik tas iztērēs no naudas dzīvē. Bet es arī vienmēr esmu bijis pārliecināts, ka tev grāmatu stāvēšana plauktā, tīpaši to grāmatu, kuras tu neesi lasījis, atrašanās tavā grāmatplauktā, tavā istabā, ka tam ir ļoti svarīga loma. Man kaut kā grāmata, tiesībā kopš arī bērnības ir bijusi drīzāk nevis, es skatos uz grāmatu biežāk nevis kā uz atmiņām par labi pavadītu laiku, bet kā uz apsolījumu. Es skatos grāmatu kā uz apsolījumu, ka es viņu izlasīšu. Un tajā apsolījumā ir, tur ļoti daudz, kas iekšā, tur ir cerība, tur ir vēlēšanās kļūt labākam, vēlēšanās atrast laiku grāmatai un sev, vēlēšanās uzzināt kaut ko. Tas, ka manā dzīvoklī ir grāmatas, vismaz man tā pašam liekas, liecina par to, ka es gribu būt labāks cilvēks nekā es esmu. Un es nezinu, daudz tādu sajūtu, kas ir patīkamāks par to sajūtu, kas ir vakarā pienākot pie grāmatplaukta un vienkārši apskatot grāmatu mugurīgas. Izklausās ļoti perversi. Es esmu ļoti daudz savā dzīvē pārnākusi. Es kaut kad skaitīju, ka kaut kādas 11 reizes, sarēķinu uz gadiem, tur kaut kā sanāk, par pāris gadiem vismaz vienreiz. Tad es kaut kādā vienā brīdī atstāju, ka īstenībā tas pats ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk. Tad ir viena lieta, ko man ļoti patīk darīt, tas ir tas brīdis, kad tu esi jau tā kā, ka tu nevis pakojies, bet atpakojies. Un tad, kad tu tās grāmatas no jauna sakārto iekšā plauktos, tās brīdis man ļoti patīk. Citādi kārtot varbūt pa ikdienā nē, bet tajā brīdī, kad tev viņas visas tādās kaut kādās čupās, kastēs, maisos kaut kur, un tad tu viņas no jauna saliec plauktos. Varbūt pamaini savu sistēmu vai vēl kaut ko, bet kaut kā tas brīdis ir skaists.
Līdz 3000 šis ir. Tas ir patīkams, jā, pēc tam sākas problēma. Es arī esmu pārācies. Jā, 5 gadu laikā 6 dzīvības bija nomēnīgi. Grāmatas ir kurš vispār tas. Viņas ir smagas. Tajā brīdī tu saproti, ka tie ir priekšmeti, kas ir smagi. Kad bija pirmā lielā pārvākšanās nesējiem, kad tika nolīgta firma un nesējiem mašā. Viņi tādi, parasti cilvēki, kuri cenšas ātri izdarīt savu darbu, un tad, ja tas bieži vien notiek brīvdienās, sēdienas, svētdienās, ja cilvēki pārvāks, tas kaut kāds papildus darbs, haltūriņu, un tad ātri pārvāksies, un tad paņems savu naudu un dosies kaut kur līgsmot. Un ieraugot viņu tās acis, bet brīdī, kad viņi saprot, ka nebūs viegli, ka te ir maiss grāmatā. Turklāt arī ne jau visi viņi ir pieredzējuši savā dzīvē kaut ko tādu. Viņi sāk ar lielu entuziasmu un tad pēc vairākām stundām viņi saprot, ka tas tur ātri. Tad viņi sāk ņemt pīpauzes. Tā grāmatu kārtošana pēc kaut kāda atkal zaudētā ilūzija. Droši vien jaunībā man bija priekšstats par iespējamo ideālo kārtību ar laiku, ar vecumu, nākot vecumam. Nāk atziņa, ka tas nav iespējams, un dažkārt nākas tikai skatīties un priecāties par to, kādu nejaušu kārtību ir izveidojusies. Vienreiz savā dzīvē esmu realizējis tādu seriālu ideju, kas man ļoti patīk. Sakārtojas visas grāmatas pēc krāsām. Pārējām tumšu brūnas, vēršu brūnas, sarkanās, melnās, atsevišķi. Zaļās. Tā kā es esmu cilvēks ar redzes sapniem. Man ir vieglāk atrast grāmatu, jo es atceros, kā viņi izskatījās, kādā viņi bija krāsā, kā saucās. Meklēt pēc kaut kādiem, sakārtot pēc kaut kādiem citiem klasifikātoriem, man liekas, nepraktiskāk. Pēc krāsām tas varētu būt, principā, praktiskāk, ja tu to grāmatu esi redzējis. Vienīgā problēma, ka dažkārt mugurīnas ir savādāk kā krāsām nekā vēlas. Bieži melns. Bet tas niķis sapirkties antikvariātos, tas padomju austrumu akadēmiskos izdevumus dažādiem austrumu tekstiem, kuri bija sērijas publicēti, viņi bija tumšzaļās un melnās sērijas. Tās ļoti skaisti izskatās kopā. Turpat tur arī sakrīt krāsa ar to bibliotēkas klasifikātoru. Grāmatu, kurā kāds ir solījumais lapiņas. Protams, interesanti dažkārt atrast grāmatā kaut ko, tīpaši vecā antikvariātā 5. grāmatā atrast kaut kādu lapiņu vai čeku vai vēstulīti. Vienreiz man izdevās nopirkt. Tas bija vai nu pašos padomu laiku beigās. Vai sākumā neatkarības bija tāds antikvariāts uz Brīvības un Dzirnavas stūri, kur es bieži gāju, meklējot kaut ko retu. Toreiz grāmatas bija retums, labāk grāmatas. Un vienreiz izdevās tik nopirkt uzreiz veselu čupiņu Akselu Munti, meistaru Margaritu, nomalies kaut ko trešo, kas bija deficīta grāmatas. Un izrādījās, ka tās viss bija nodevis viens cilvēks. Un viņš bija visās viņās ielīdējis zīmi. Nē, zīmīgi tam pircējiem, viņš to nopirks. Un tā zīmīgi bija tāda.
žausmīgi banāli. Bet aizkustinoši, protams, tajā pašā laikā, arī tas ir kaut kāds misticisms, kas tev visā, tas saņēmis to vēstu. Nu, ka viņš ir atradis savā dzīvē Dievu, vienīgo grāmatu Bībeli, kas viņam tagad ir svarīgi, un tāpēc viņš ir visas pārējās grāmatas atdot. Nu, tāds kā tas stāsts, viņš bija viņas nopietns. Bet rakstīt man nepatīk, lai man kaut kā pat, grāmatās iekšā. Man pat liekas vilinoši tā ideja, ka es varētu kaut ko piebilst. Kaut kā nesanāk, nav tāds vajadzības. Ir pasvītrot praktiski. Turklāt man tas pat reāli noderēja dzīvē, jo es taču bieži vien esmu rakstījis kaut kādus rakstus Rīgas laikam, kur man nāks lasīt grāmatas un ko tur no viņām atsaukties un tā. Bet man vienmēr vai slinkums vai kūtrums kaut kāds vai biklums. Attiecībā par grāmatu negribās to. Es tiešām kopš bērnības, es biju tāds bibliotēkas bērns, es augu strādnieku ciematā, kur bija bibliotēka, rūpnīcas. Un es tur biju gandrīz vai vienīgais lasītājs. Es staigāju, katru nedēļu esmu mājās čupiņu grāmatā. Un pēc tam kaut nesam vainīgi. Un kopš tā laika es esmu konstatējis, ka es ļoti labi atceros izlasītās vietas. Pēc tā, kurā lapus atvēruma vietā neatrodas. Pa labi, pa kreisi augšā. Un ja man vajag atrast kādu citātu, es zinu, kurā grāmatā tas citāts ir bijis, kādi tur bijuši vārdi kādā secībā un kurā vietā tas ir atradies. Tad es vienkārši šķirstot, nevis šķirstot, bet kā laižot tos lapuses. Es uzēju uz to tekstu, kur viņš ir. Skatos tajā vietā, kur viņam jābūt. Atrod tā, ka nekad nav bijis tāds nepieciešams neko piezīmēt vai iespraust. Tāpēc to nedarīju. Es zinu, ka tu laikam rakstīji. Rakstīt reti, nē, es līmēju latviešu. Man ļoti patīk lasīt citu pierakstus. Tagad tu absolūti, un ir ceļš, kad tie komentāri vēl, kad viņi ir vēl interpretējami, kad viņi nav tādi ļoti skaidri, kad viņi ir tādi, ka tu atkal tev var saprast par savu. Bet es pat, jā, es lielu lapiņas un pilnīgi kaut kur slimību tādu, jā. Un kas ir tā ļoti smieklīgi, kāpēc es vienā brīdī piekusēju, un patīk, es arī reti pārlasu grāmatas, man ir kaut kāds dažas, ko es biežāk pacelāju, tā, patiesībā reti. Bet tad, kad es paņemu kaut ko rokā no tā, ko es esmu lasījusi, tad man patīk tas, ka tu atver, tu skaties, ko tu tur esi atzīmējis, un tad tajā brīdī tas ir vai necēs svarīgi, vai tas ļoti bieži arī netiepildītā rakstnieka sajūta, vai kāda, kad ir tāds skaists vārdu virknējums. Tad ir kaut kā tā, ka tev liekas, kā tā varēja pateikt ideāli. Un tad, jā, ka pēc kaut kāda laika šķirst, tad skaties, ko tur esi atzīmējis un tā, un tad brīžiem, kas es vienīgi, brīžiem tu vispār kāds nesaproti, kāpēc. Kad tu redzi, ka tu tur esi, un tu ielīmēs no Latvijas, un tad ir tāds, neko tu tur vairs neredzi vispār. Kaut kādreiz tādējos brīžos sev pieķert. Man liekas, tā ir interesanti. Pats sevi novērot.